Labrīt! Šorīt ir kaut kādi 8:30 no rīta. Es jau izlaidu Limeratu un Grifonu ārā. Tūlīt vedīšu Aleksu ārā. Neuzfilmēju gan, kā es izvadu. Un tad sāksim mūsu dienu. Nu, lūk, zirdziņi ir ārā. Protams, te ir šausmīgi dubļi. Aploks ir vienkārši briesmīgs. Bet, ko es tagad darīšu, mēs tā kā atstājam zirgiem spaini ar ūdeni vairākas reizes dienā, un viņi vakarā bija izdzēruši, tagad aiziešu papildināt, un tad ienesīšu atpakaļ spaini un uz skaisto Limeratu. Nu, lūk, atnes zirdziņiem spaini ar ūdeni. Limerata gan jau tūlīt atnāks padzerties. Jep. Vai spēlēties. Man ir nopirkta viņiem tā kā tāda lielāka dzirdne, kur mums ir doma viņiem ūdeni pildīt, bet šobrīd te īsti nav kur viņu nostiprināt, un es zinu, ka, piemēram, Aleksa 100% iznīcinās to dzirdni. Tāpēc, jā, mums ir doma viņu stūrī kaut kur, bet sastiprināt tā, lai zirgi nevar viņu kaut kā salauzt. Nu, ja viņi gribēs, viņi tāpat atradīs veidu, bet šobrīd, jā, viņi iztiek ar spaini. Nu, tagad es iztīrīšu bokšus. Bokši gan nav tik tā kā traki netīri, tāpēc, ka mums šobrīd ir tā, nu, citreiz, nevienmēr. Bet citreiz ir tā, ka mēs iedodam zirgiem vakariņas aplokā, un tad viņi var staigāt vēl līdz kaut kādiem 8, pus 8, jo gaišs ir diezgan ilgi. Tad vakar bija viena no tādām dienām, un tagad viņi no rīta ir ļoti agri ārā. Tāpēc, jā, bokšiem nevajadzētu būt traki netīriem. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Un arī pie reizes tīrot bokšus, es papildināšu viņiem dzirdnes, jo viņi ir gandrīz visu izdzēruši pa nakti. Un jā, es pirms pāris pagaišter laikam, es izmazgāju tā kā Aleksas boksi. Viņai tagad ir tīrāka siena, jau var redzēt nedaudz. Vienīgais, jā, jūs atceraties, kā es Aleksai pirku sāls trauciņu. Tā sīkā tarakāne viņu nolauza. Jep. Un tagad sāls trauks vienkārši atrodas, lūk tā. Super. Bet, nu neko, sāls trauki nemaksā nekas tik astronomisks. Tā kā vajadzēs tikt uz veikalu, nopirkt viņai jaunu un piestiprināt vēlreiz. Nu, viņu salauza viņa, tāpēc, ka viņa šobrīd baigi kasās, viņa šausmīgi met spalvu, nu tā kā nenormāli. Es agrāk smējos par cilvēkiem, kas skuj ponijus, jo man liekas, nu, come on. Bet tagad, kad man ir Aleksa, es pilnīgi saprotu, kāpēc skuju. Pilnīgi saprotu, tāpēc, ka tā spalva ir šausmas, un tam zirgam pašam ir baigi sarežģīti. Tā kā, jā, šobrīd mans darbs ir katru dienu ķemmēt Aleksu. Labi, te es došos tīrīt bokšus, un jā. Valdis brauc ar savu Belarusu strādā, un mēs ejam tīrīt stalli. Tā, nu, es ar trikša palīdzību esmu iztīrījusi bokšus, salikusi zirgiem sienu un ielējusi ūdeni. Tā kā, jā, bokšiem ir kārtībā. Tikai nākamreiz neļaujiet man teikt, ka, jā, būs maz jātīra, jo zirgi ir vairāk ārā. Nē, tā vispār nebija. Bokši bija briesmīgi. Pat ja viņi ir ļoti daudz ārā un ļoti maz stallī, tāpat viņi kakā. Un jā, un bokši bija diezgan šausmīgi. Bet, nu, bija ok, iztīrīju. Viss tagad ar bokšiem vismaz šodienai ir viss. Šobrīd mana ideja ir tāda, ka es aizbraukšu pēc Aleksas segliem. Un es domāju, ka es pajāšu Aleksu, jo ir riktīgi karsti, man ir šausmīgi karsti. Un tagad ir tikai kaut kādi plus 12, 13, kaut kas tāds. Un es paskatījos prognozi, un prognozā sola, ka kaut kādiem 4 būs plus 18, un Aleksai ir tas ziemas kažoks, un viņai ir grūti. Tā kā es viņu paņemšu, izķemmēšu, mēs aiziesim treniņā, un tad viņai būs vienkāršāka dzīve. Jā, man plāns ir rīt, ka es varētu nomazgāt zirgus,
tāpēc, ka rīt sola +22, kaut kas tāds. Nu, un vissiltāko šobrīd sola trešdien, bet trešdien manis laikam nebūs stālī. Tagad es mēģināšu viņus mazgāt rīt, bet tas redzēsim, kā man vispār ies. Nu jā, tagad brauksim pēc segliem. Paņēmu Aleksiņu. Paskat, cik skaisti viņa jau pauš. Viena meitene, kas pie manis strādājas, tā kā ir adoptējusi Aleksu un pērk Aleksai visu kaut ko. Tas ir tik forši. Jā, tak. Paņēmu Aleksu, sanesu inventāru. Un Aleksai šobrīd liekas astes siksna uz segliem, jo viņai segli pārāk daudz krita uz priekšu. Līdz ar to, jā, viņai tagad ir astes siksna kā kaut kādam mazam ponijam. Es ļoti negribēju, lai viņai ir astes siksna, bet neko darīt. Un jā, es viņu izkordošu, un tikai tad es sēdīšos viņai mugurā. Jo es gribu nedaudz viņu, teiksim tā, izaicināt, jo viņa meta mani aizvakar, un vakar viņa pameta Dārtu, kas trenējās ar Aleksu. Un es gribu kordā, lai viņa tā padara, un saprotu, ka astes siksna nav nekas briesmīgs. Tā kā jā, mēģināsim viņu izaicināt, lai viņa kordā met. Nu, man nedaudz Aleksu sanāca iztīrīt, bet drākākais jau ir tā spalva. Ja paskatieties, cik viņai ir biezs kažoks, un šitam visam ir jānoiet nost. Tā kā tas ir ziemas kažoks. Un es te jau ar visām birstītēm tīru viņu un tāpat birst. Viņa reāli, visticamāk, ir jātīra vairākas reizes dienā, jo, nu, šausmas. Ja principā viņa tagad pie dibana ir tā smuki nometusi. Nu, jūs nevarat redzēt, bet šeit kāda spalviņa viņai ir maziņa, tādai viņai ir jābūt visur. Bet paskatieties, kas viņai ir. Viņai ir ziemas kažoks, nevis tāda maza forša spalviņa. Jā. Nu, it kā ir jau pakaļkājas, jau paliek tādas kā, nu, netik biezas, plānākas, teiksim. Bet, nu, šeit vēl viss pilnīgi ir spalva. Jap. Nu, Aleksa, ko mēs ar tevi darīsim? Jo, nu, šobrīd ir sarežģīti. Bet, nu labi, tagad saglosimies un iesim uz treniņu. Nu, lūk, šādi izskatās mūsu mazā skaistā sportiskā meitene ar savu astes siksnu, kas viņai ļoti nepatīk. Nu, es arī viņai nopirku tā kā trenzīti, pamēģināsim, es pirmo reizi uzliku. Redzēsim, es nevaru saprast, vai vajag augstāk vai nevajag augstāk. Bet, nu, te jau redzēs. Apskatīsimies, kā viņa iet, te pati uzkāpšu uz viņas. Bet tagad mēģināsim kordā. Ir arī plus, beidzot esmu pabeigusi šīs kārtiņas krāsot, 2 jau ir šeit, 2 vēl vajag atnest, nu tagad viņas ir dubļos, bet nu jā. Es nevaru saprast, cik Aleksai tā kā vajag rikšu kārtiņas, es uzliku 3 pēdas, nu ja Grifonam ir 5,5 pēdas, tad Aleksai varētu būt 3, vai ne? Nu ja kas uztaisīsim platāk vai šaurāk. Nu izrādās, ka 3 pēdas bija par šauru, es uzliku 4. Un tagad ir ok, tikai jā, kad es runāju, viņa grūti kordojas, bet visādi citādi ir labi. Un šobrīd viņa neko nesaka pret inventāru. Tā kā varbūt viņa meta ne astes siksnu, bet tas ir arī dīvaini, tāpēc, ka pirms astes siksnas viņa vispār nemeta. Tā kā redzēsim. Tikši! Nu, viņa neprotestē nevienā virzienā. Aleksa. Brrr, soļi. Bet viņai šodien ir ļoti grūti ar elpošanu. Varētu būt tāpēc, ka karstumi nāk. Un jā, tāda pavisam švakāka šodien viņai ir. Ļoti grūti, kā tik nedaudz parikšot, tā sāk klepot, atkal parikšot, atkal sāk klepot. Soļi lēp. Bet nu, viņa grib skriet un viņa grib strādāt, un man tik žēl viņas. Vajadzēs sākt kaut ko vairāk domāt par viņas to elpošanu, jo līdz šim es cerēju, ka ieslodzē atkleposies, pāries, bet nē, neizskatās, ka tā ir. Nu, bet prieks ir tas, ka viņa nav enfizēmists, ka viņai vienkārši ir pilnas plaušas, un var dzirdēt, ka pie pareizās ārstēšanās metodas viņa atklepos un būs labi. Tikai tagad vajadzēs
izdomāt, kas ir tā pareizā ārstniecības metode. Nu, es uzkāpu uz Aleksas, bet es viņu atsoļoju, teiksim tā, jo viņai šodien tiešām ir sūdīga ar elpošanu, un es pilnīgi noteikti negribu viņu mocīt. Šodien visticamāk ir viena no tām sliktajām viņas dienām, kad viņai ir ļoti slikti, tāpēc, ka vakar viņa man ar dārtu rikšoja un soļoja, un vispār bija superīgs ponijs, un tad šodien viņai ir ļoti grūti. Tāpēc, jā, skumīgi. Nu, pirmo reizi redzu, ka viņa ir tik sūdīga, godīgi teikšu. Viņa pilnīgi kordā man stājās un klepoja, jo viņa nevarēja vairs pasoļot. Nu, pēc tam jau bija labāk, varbūt viņai kaut kas bija tā vairāk aizlikts. Un tad redzēs. Tagad iesim nosagoties un laidīšu viņu aplokā. Aleksai dodu respiratoru, Horsliksu. Tas ir vienīgais, kas šobrīd man ir, lai uzlabot viņas elpošanu. Tā ir vairāk kā konfekte, ko pēc treniņu var iedot, tad zirgi palaiz. Bet īstenībā ļoti noskumu, redzot Aleksas klepu šodien, jo tik traki viņai nebija bijis vispār. Jā, nedaudz tāds kā nervu sabrukums varbūt. Varbūt izskatās, ka es te smaidu, bet īstenībā nē. Jā, vajadzēs padomāt, kā viņai pārstāt. Ir viens sīrups, ko es zinu, ka tās nav zāles, bet viņš var palīdzēt. Tas sīrups, protams, maksā. Bet šobrīd, pēc tā, ko es redzēju, nauda vairs nav problēma, tāpēc, ka ja iet runa par zirga veselību, tad tur ekonomēt nevajag. Tāpēc, jā, nopirkšu viņai to sīrupu, dosim viņai sīrupiņu un skatīsimies, palīdzās, nepalīdzās un tad kas pa kam. Piezvanīšu vēl vienam cilvēkam no citas taļa, pajautāšu vēl viedokli, varbūt vēl kaut ko var ieteikt. Man ir ļoti paveicies, ka man ir draugi no daudziem staļļiem ar dažādām pieredzēm, un ja man kaut kas notiek, es varu piezvanīt un pajautāt, un man iesaka un pasaka. Kā jā, tūlīt sazvanīšos ar cilvēkiem. Vetārs šeit vēl nav jāiesaista, tāpēc, ka nē, nav tik traki, paši tiksim galā. Nu, ja gadījumā pilnīgi jau būs traki, tad jā, tad es iesaistīšu arī vetārstu. Bet šobrīd mēģināsim paši tikt galā. Sazvanījos ar vieniem cilvēkiem, un mani nomierināja, kas man sarkana piera. Labi. Tāpēc, ka tas klepus, kas viņai šodien uznāca, visticamāk viņai ir kaut kāda alerģija no putekšņiem vai putekļiem, nu no kaut kā tāda. Un tas varētu būt. Ka varētu būt no putekļiem, nu tas ir 100%, ka putekļi viņai tā kā sāsina to situāciju, viņai paliek sliktāk nedaudz. Bet, nu, nāk pavasaris, viss ziet, tagad bērzi ziet un viss ziet, un, nu, loģiski, ka viņai varētu būt šobrīd nedaudz grūtāk, nedaudz sliktāk. Man ieteica, ko es varu nopirkt, tā kā jā, tas ko es domāju, tas tā kā sīrups, viņš ir arī pulverveida, un jā, viņš arī var palīdzēt. Un otrs variants ir, ka, jā, viņai varbūt ir alerģija. Otrs variants ir, ka viņu vajag attārpot. Jo ir tā, ka ir parazīti, kuri var aiziet līdz elpceļiem. Un Aleksa ir tas zirgs, kura visu ņem mutē. Pilnīgi. Tu viņai uzlīsi, es nezinu, akmeni, viņa mēģinās to akmeni paņemt mutē. Viņa pilnīgi visu cenšas graust un ēst. Tā kā, jā, tas nozīmē, ka mēs attārpojam. Man jau tāpat bija doma, manējos attārpot visus. Bet man bija doma, pirms es laižu vasaras ganībās, es viņus visus attārpoju, jo, lai viņi izkakājas ziemas ganībās, un tad viņi var iet uz vasaras ganībām tīri, bez tārpiem un nepienēsāt neko. Bet redzēsim, jo vasaras ganības mums arī vēl ir tapšanas stadijā. Teiksim tā, viņa vēl pat nav sākts, nav tapšanas stadijā vēl, ir tikai nolūkota vieta.
Vēl ir mieti jāsaliek, jāsakārto, vēl ir jāpasūta ganulenta. Es jau kaut kādas esmu pasūtījusi, bet nav pietiekami. Vajag vēl pasūtīt. Tā kā jā, mēģināsim vēl attārpot. Izvedu ārā Aleksu. Aiziesim paskatīties, kas notiek ar ūdens spaini. Vai ir izdzerts vai nav izdzerts. Spainis ir pilns. Tā ka ūdeni man nevajag viņiem nest šobrīd. Tie divi staigā un cer, ka es viņus neņemšu uz straniņu, un šobrīd arī neņemšu uz straniņu, tāpēc, ka brauksim pusdienās. Sveiciens atpakaļ pēc pusdienām. Es jau gribēju ņemt grifonu un iet jāt, bet tad es ieraudzīju, ka spainis ir vai nu izliets vai izdzerts. Kas zina, kā tur patiesībā bija. Paņemsim un aiziesim uzpildīt. Un šis ir mans, ja tā var teikt, bezmaksas ūdenskrāns. Tā ir tā kā, tas laikam skaitās grāvītis, un tā ir tā kā ūdens. Bet viņš ir diezgan tīšs, un tā kā zirgi viņu var dzert. Un viss ir kārtībā, tā kā viņiem es pildu šeit spaini, un tad nesu uz aploku. Tā kā grifons ir stallī. Viņš bija tik šausmīgi netīrs, un es viņu tikko tīrīju ļoti ilgi. Bet viņš tīrs, vai ne, Grifi? Jā. Grifoniņš ir tīrs un skaists. Liels prieks, ka viņš ir atkal sācis pieņemties masā. Vairs nav tik traki, kā bija. Ir muskulīši. Tā kā viss ir baigi forši. Jā, un tagad man ir plāns ar Grifonu doties apvidus izjādē. Redzēsim, kā mums ies, tāpēc, ka es gribu mūsu apvidu aiziet uz tā kā šīs mazās pilsētiņas centru. Redzēsim, ko cilvēki teiks. Varbūt cilvēki ieraudzīs zirgu un teiks, jā, ko tu tad āri ej prom? Varbūt nē. Tad redzēsim. Tā kā jā, sāksim sagloties. Mēs esam gatavi apvidu. Uzliek Grifonam austiņas. Tādas košas, lai mūs pamana. Es nevarēju atrast savu vesti. Tā kā atstarojošo vesti, ar kurus parasti eju apvidū. Paskatieties uz viņu. Un tāpēc cerēsim, ka mūs nenotrieks. Un cerēsim, ka Grifonu pamanīs. Es arī domāju, varbūt uzvilkt spilgtāku sviedranīt viņam. Bet visas manas spilgtās sviedranas ir noliktas tur, kurus nevar viņus aizsniegt. Un es nevarēju atrast nevienu puisi, kas varētu man viņus padot. Tā kā labi, iesim šitā un redzēsim, kā būs. Mēs jau atnācām atpakaļ, un tur ir Valdis, kurš strādā, cilā lielus baļķus. Jā, viņš ar to strēli paņem, tad paceļ,
un tad karto kaudzītā. Nu, Grifons bija vienkārši susuriņš, tā kā, jā, tagad viņš skatās, kas tam notiek apkārt. Bet apvidus bija nenormāli forši, šausmīgi man patika. Vispār tāds pozitīvs enerģijas lādiņš, ka jūs ar zirgu ejat. Mēs satikām tikai 2 cilvēkus. Jā, neko citu nesatikām. Viens cilvēks pateica, ka viņš zirgu nav redzējis 25 gadus, un es pilnīgi viņam ticu. Jā, bet mēs ar Grifonu ļoti labi pavadījām laiku, un vispār super. Tā, Grifons ir ārā, iekšā ir Limerata, vai ne, Bendene? Jā. Limeratu iesim kordot. Nekas jauns viņai baigi nebūs, liksim atkal seglus, laidīsim no skāpšļus. Retā. Jā, viņa ārdās, jo ir viens stāvī. Iemaukt viņai joprojām nav, bet es esmu pasūtījusi, bet viņa būs tikai pēc kādām 3 nedēļām. Jā, šodien viņa ies man 2 kārtiņas, jo man tur ir noliktas tās 2 kārtiņas. Pamēģināsim ar Limeratu un ar segliem to. Tagad, kad ratē nav iemaukti un viņa ir apseglota, izskatās, ka taisos iet jāt. Tā kā bez iemauktiem jaunu zirgu, kas man ir tāds, ka nē, paldies. Ratē pabīdies nedaudz. Bet tā, lai cilvēki redz, kā tu izskaties. Lūk. Jaunzirgs ar segliem, bez iemauktiem. Un ies strādāt. No Limerata šodien ļoti interesanta. Tagad nedaudz noskrājās piekusa, bet tas ir arī labi. Tāpēc, ka viņa galīgi man sākumā trakoja. Pat sākumā brīnumainā kārtā meta seglus. Bet es domāju, ka tas nebija vairāk domāts segliem, tas vairāk bija, ka viņam vienkārši grib pasiest pakaļ un segli vienkārši tur gadījās. Es domāju, tas ir tāpēc, ka mums tūlīt tuvosies atkal, ka viņa meklēsies. Vēl gan, man liekas, viņa nemeklēs, bet es vēl neesmu tā skatījusies. Tā kā, jā, visticamāk, tas ir tāpēc. Jo neko citu es nevaru izdomāt, jo vakar viņa man uzdās vienkārši perfekti. Un šodien viņa tikko te lidināja seglus katrāk. Nu, tagad jau piekusa, tagad normālāk rikšo. Bet, nu, jā. Nu, šī ākstena tā kā reāli noskrājās kā traka. Es zinu, vai jūs redzat, bet viņai arī starp kājām ir baltas putas. Mēs varam pamēģināt viņu. Varbūt viņa ļaus šādi apskatīties. Nu, tā kā, ja viss ir slapja, reāli. Lūk, var redzēt putas vienkārši. Un starp kājām ir pilnīgi tas pats. Tā kā, jā. Ķēves. Vienu dienu tāds raksturs, otru dienu pavisam savādāks raksturs. Un slodze viņai nebija lielāka kā parasti. Ak, Dievs, pilnīgi var redzēt zem segliem. Bet tā, neču, nec. Tūlīt parādīšu cilvēkiem, kā izskatās putas zem segliem. Lūk, tie ir sviedri. Nu, paska. Jep, labi, iešu soļot. Jo viņa nevar tagad stāvēt. Ratā, izsoļot. Tā, nu, Limerata ir aplokā. Es sataisīju vakariņas. Tagad gaidu, kad uzvārīsies teikana. Un tad paskatīsimies, vai nu aiziesim kārtiņām, nomērīsim un tad rīt krāsosim, jo šodien nesanāks krāsot. Vai arī, ja nepaspēsim, tad vienkārši iesim zirgiem dot vakariņas. Tā ir kārtiņas, mēs nekrāsosim, tāpēc, ka ir paliks pusstundu līdz vakariņa došanai. Un, jā, es nepaspētu. Un otrs ir tāds, ka es vēl neesmu izdomājis proporcijas, tā kā kuru krāsu vairāk un kurā vietā un tādā garā. Tā kā es visticamāk vakarā padomāšu un tad rīt varētu normālāk krāsot. Bet tagad mēs iesim paslīpēt kārtiņas, tā kā noņemt to mizas slāni, lai pēc tam var krāsot normālāk. Jo man jau ir diezgan daudz apslīpētas, bet nu, vēl nav visas. Tā kā iesim slīpēt.
Atnācām zirdziņiem sadot vakariņas. Tur Valdis stāv ar Grifonu un Aleksu. Un Limerata ēt aplokā. Es pastāvēšu pie viņas, tāpēc, ka vakar viņai bija viena alga uz savām auzām. Un viņa vienkārši staigāja tur stūrī, centās tikt pie Grifona un Aleksas. Tā kā es nedaudz pastāvēšu un tad es iešu. Zirgiem vakariņas ir iedots ārā, tāpēc boksīši ir tukši. Sataisi viņiem brokastis. Un jā, un tagad mēs aizbrauksim atpūsties, un pēc kaut kādas pusotras stundas brauksim atpakaļ un ievadīsim zirgus mājās. Zirdziņi iet mājās, priekšā iet Grifons ar Aleksu, un es vedu trako jaunu zirgu Limeratu. Un tad tur ir foršās gotiņas, no kurām agrāk Grifonam bija bail, bet tagad Limerata nedaudz rāģā uz tām govīm. Tā, ka zirdziņi ir stallī, tagad viņiem būs laiks atpūsties, un ar to mēs arī beidzam. Tā kā, paldies, ka noskatījās šo video, neaizmirsti uzspiest laiku un ieraksti kaut ko komentārā, kā arī, ja tu vēl neesi man piesakojis, piesako man. Un labi, tad tā.